kursu. Dalītājs šo īsteno vispārējo izmaksu dalītājs, nomas maksa ir naudas izmaksas, un dalītājs vienmēr ir kāds naturāls rādītājs, jeb pakalpojums. Naturāls rādītājs, jeb pakalpojums. Naturāls rādītājs bija šie kvadrātmetri. Tagad mēs pārējām. Ir ļoti viegli, un tad, kad tūlīt es likšu to izdarīt, tas 50% nemācēs, un man vajadzēs katram pieiet klāt un atkal parādīt, lai jūs būtu atkal lieli un varoši. Tātad, mums es skaitļus rakstu nosacītus no galvas. Mums ir 3 kursi studentu. Šeit pirmais kurs, otrais un trešais. Pirmajā kursā būtu 45 studenti. Otrajā 30 ir atkrituši, un šeit pēdējā 25. Saskaitam kopā, tas ir 77. Tātad šeit kopā ir 100 studentu. Tā. Un mums ir 500 lapu. Mūsu uzdevums ir šos 500 lapus sadalīt uz katru kursu, ievērojot studentu skaitu kursā. Tas pirmā darbība ir tas 5. vai 6. klases teksta uzdevums. Pirmā darbība ir kopā studentu skaits no 1. līdz 3. kursam. Un tas ir 45 plus 30 plus 25 studentu. Šis būs tas naturālais rādītājs, dalītājs. Otrais ir būtiskais rādītājs, kuru jau es izstāstīju, ir naudas proporcionalitātes likme uz vienu studentu. Nauda uz vienu studentu. Un tas ir šie 500 lati dalīti ar studentu skaitu. Ir 500 lati uz studentu. Šādi pieraksta ekonomisku lielumu. Vārds vienmēr nāk no pirmā skaitļa. Kas ir pirmais ir nauda, nāk ārā aiz vienādības zīmes nauda. Ja šeit būtu konfektes un šie bērni nāktu ārā konfektes attiecīgi uz bērnu. Tātad šeit ir studenti, tātad lati uz studentu. Un trešā darbība, mēs pārdalām naudu uz katru kursu, ievērojot studentu skaitu kursā. Nauda katrā kursā, ievērojot studentu skaitu kursā. Un tas ir 45 reizināt ar šiem 5 latiem pirmajā kursā, otrajā 30 reiz 5, un trešajā 25 reiz 5.